Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja: vienas lietas tev trūkst, ej pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs, ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs. Lūk, mīļie draugi, lasījums no Marka evaņģēlija 10. nodaļas. Jēzus iemīl kādu jaunekli, bet pasaka viņam tādus vārdus, kas ļoti dziļi iedur šim jaunajam cilvēkam viņa vājajā vietā. Kaut kas no vienas puses šo jaunekli vilka uz augšu pie Dieva, bet tas, kas vilka viņu uz leju, bija spēcīgāks acīm redzot, vismaz bija pietiekami spēcīgs, lai jauneklis izšķirtos, tā teikt, izvēlēties nesekot Jēzum. Vismaz šajā evaņģēlija daļā mēs par to tā varam noprast. Lūk, bet stāsts jau nav, mīļie, par jaunekli. Stāsts ir arī par mums, kas slēpjas mūsu tajos sirds un dvēseles dziļumos. Bieži vien mēs arī kā kristieši, un es vairāk runāju par kristiešiem, par tiem, kas ir jau pie Jēzus nākuši, ka mēs ļoti bieži dzīvojam tādos iluzoros sapņos par sevi, tādā pašapmānā, gluži līdzīgi kā jauneklis, kur ir nepieciešams, lai Jēzus mūs arī atmodina kādreiz, vai caur kādiem mūsu dzīves notikumiem, caur citiem cilvēkiem, bet pavisam noteikti caur savu vārdu, ka viņš ir tādu milzīgu lielu mīlestību uz mums skatoties un mūsu mīlot. Tomēr iedur kādreiz tā kā ar īlēnu, lai nogalinātu to veco cilvēku, kurš joprojām ir mūsos klātesošs. Un vai esi gatavs? Vai esi gatavs savā dzīvē, ka arī Jēzus ievada savu zondi, ja tā varētu sacīt, iekš tevis, tavas dvēseles un sirds dziļumos, tā ka tu arī pats ieraugi to, ka negluži viss tur ir kārtībā. Ka arī viņš tevi nomet tāpat kā saulu, kā saula nometa no zirga uz Damaskas ceļa, ka arī viņš tevi nomet pie zemes, lai pēc tam varētu tevi atkal piecelt kājās. Lūk, tad zini un sadzirdi, Jēzus saka, ej pārdod visu un izdali nabagiem. Tu saki, tu esi Jēzus māceklis, tu esi gatavs Jēzus dēļ atstāt visu? Tad dari tā. Tad dari. Vai tev nav ko pārdot? Esmu pārliecināts, ka ir. Pārdod visu un izdali nabagiem. Ko tu atbildēsi? Kāpēc tu iedomājies, ka šie vārdi ir domāti tikai uz vienu bagāto jaunekli toreiz tad un tur? Un ka tie nav attiecināmi uz tevi? Nē. Tie ir sacīti arī tev. Labi. Paskatīsimies vēl uz līdzīgiem izteicieniem evaņģēlijos. Piemēram, piedod tam, kurš tevi ir tavā dzīvē vissāpīgāk ievainojis. Atmet savu paštaisnību. Atzīsti, ka tevī mājo rūgtums un naids, kas bieži vien ir smagāks par tām sāpēm, kuras tev citi cilvēki ir nodarījuši. Vai arī mīli savus ienaidniekus un lūdzies par tiem, kas tevi vajā. Atbrīvojies no atriebības kāres un pieņem, ka tavs spriedums par citiem bieži vien ir lepnības maska, aiz kuras tu esi paslēpies. Un ja tu ziedo, tad dari to tā, lai tava labā roka nezina, ko kreisā dara. Ja tu dari kādu labdarības darbu, rīkojies tieši tāpat, aizmirsti par slavu, par atzinību, ko citi tev sniedz. Ja tavi labie darbi un tava ziedošana nav darīta slepenībā, tad bieži vien tā nav kalpošana Dievam, bet gan tu kalpo pats sev. Lūk, pamet komfortu, uzņemies krustu, noliecies pie viszemāk pakritušā cilvēka, noliecies pie cilvēka, kuram ir vissarežģītākais raksturs šajā pasaulē un kalpo viņam pazemībā, lēnprātībā, pacietībā, mīlestībā. Un mēs jau zinām no korintiešu vēstules, kāda ir mīlestība. Atdod pilnībā savu kontroli pār savu dzīvi Dievam. Lūk, mēs varētu turpināt un turpināt. Jūti, ka arī tevī kaut kas sāk bangoties. Miesa sāk sacelties pret garu.
Protams, tikmēr, kamēr tas ir tikai tavā galvā iedomāta ticība un tev šķiet, ka jā, es to daru, tad es lūdzu pēc praktiskiem soļiem un sāc ar to mazumiņu. Pārdod visu un izdali nabagiem. Un tagad mēs saprotam, kādēļ šis jauneklis aizgāja saīdzis. Jā, viņš bija šokā. No vienas puses viņš Jēzus acīs redzēja milzīgu mīlestību, bet šie vārdi viņam ļoti sāpīgi iedzēla sirdī. Tie sadragāja to viņa paštaisnību, kas joprojām mājoja šajā cilvēkā. Pārdod visu. Tas šķita cilvēkam, šim jaunajam cilvēkam nesaprātīgi, pārāk smagi. Viņš bija pārliecināts taču par savu godīgumu, ar savām rokām viņš to naudu bija varbūt nopelnījis. Jā, viņš varbūt no tās bija daudz ziedojis. Bet Jēzus saka, pārdod visu, ja tu gribi būt mans māceklis. Viņā bija vilšanās. Viņš cerēja, ka no Jēzus saņems kādu apstiprinājumu, jā, tu esi uz pareizā ceļa, tā tikai turpini, malacis. Bet tā vietā, lai saņemtu apstiprinājumu, Jēzus salauž viņa paštaisnību. Viņa uzbūvētā dzīves izjūta vai uzskats sabirst kā tāds kāršu namiņš. Viņš domāja, ka viņa dzīve ir celta uz klints, bet izrādījās, ka tā ir celta uz smeltīm. Viņš sajuta iekšēju cīņu. Viņš sajūta, kā viņas sirds un dvēsele tiek sarauta uz pusēm, jo no vienas puses viņu kaut kas vilka pie Jēzus, tur tajās mīlestības pilnajās acīs kaut kas bija. Bet no otras puses bija spēcīga arī tā balss, kas saka, bet tā taču ir mana manta. Es taču to esmu nopelnījis, sakrājis. Kā tad ar manu drošību, ar manu godu, ar manu vietu sabiedrībā? Nē, es neesmu gatavs to atdot. Un tā bija cīņa starp patiesu ticību un slēptu elgdievību. Un viņš aiziet bēdīgs, noskumis. Viņš aiziet ne tikai ar smagām kājām, tā teikt, kājas velkot, bet arī ar smagu sirdi, jo viņš saprata, ka viņš mīlēja patiesībā vairāk sevi nekā Dievu. Viņš bija gatavs ievērot baušļus un iet uz baznīcu, bet viņš nebija gatavs atteikties no saviem sirdscelkiem. Viņš gribēja būt labs cilvēks, bet viņš negribēja būt pazemīgs grēcinieks, kas nokrīt pie Jēzus kājām un saka, kungs, apžēlojies. Un tas nav stāsts par šo bagāto jaunekli. Paskaties spogulī. Vai tu domā, ka tu būtu gatavs iet un pārdot visu? Nu tad dari tā. Nedomā, bet paņem un vienreiz izdari. Vai arī šie Jēzus vārdi atmasko tavus slēptos elkus? Jā. Ka visa tava ārējā dievbība ir tikai maska, zem kuras slēpjas lepnums, paštaisnība un bailes. Ka tava sekošana Jēzum ir iluzora. Ka tu neesi gatavs ņemt savu krustu un sekot viņam. Un te sākas krīze. Vārds krisis tiek tulkots Bībelē arī kā tiesa. Tā ir Dieva tiesa, kur Dievs šajā mirklī spriež tiesu pār tevi. Esi gatavs paklausīt Jēzum vai nē? Kas tic, tas paklausa. Un kas paklausa, tas tic. Izrādās, ka tas, kas līdz šim manā dzīvē ir šķitis pietiekami labs, Jēzus priekšā izrādās tukši salmi. Lūk, izrādās, ka mana māceklība, kas balstās uz mana paša, ir izgāzusies. Es pats esmu izgāzies. Es esmu bankrotējis. Un tā ir tā labā ziņa. Tad, kad tu atzīsti, ka tu esi bankrotējis sekojot Jēzum, tu vari piedzīvot viņa žēlastību. Tikai tad, kad tu esi piedzīvojis, ka tavas rokas ir tukšas un vienīgais, ko tu vari atdot Dievam, tas ir tavi grēki, tad Dievs arī tavas rokas piepilda. Jā, tikai tad, kad tu esi nokritis pie zemes un saki, kungs, apžēlojies, tikai tad viņš ir gatavs un var tevi piecelt. Un piepildās tie vārdi, ko sacīs Jēzus, piedošana Marija un vēl kādās vietās evaņģēlijos un Vecajā derībā, ka lepnos viņš ir atstājis tukšus, bet pazemīgos piepildījis ar labumiem. Stāsts jau nav par
To vienu jaunekli toreiz tur un tad. Stāsts, mīļais draugs, ir par tevi un par mani. Un tomēr šīs nav stāsta beigas. Tur, kur cilvēks izgāžas, tur, kur cilvēks saprot, ka viņš nevar, tur sākas Dieva darbs. Tur, kur viņš piedzīvo, ka manas rokas ir tukšas, tur Dievs tās var piepildīt. Kur sirds ir salūzusi, tur viņš to var atkal dziedināt. Un tur, kur tu esi spiests atzīt, ka es nevaru, Jēzus saka, es varu. Un tas ir evaņģēlijs. Tas ir tas spēks, kas atkal paceļ pazemīgos. Tas ir prieks tiem, kas aiziet bēdīgi, bet viņi atgriežas ar cerību. Es nevaru, bet Kristus var. Viņš nāk pie tevis arī šodien ar šiem vārdiem. Nevis, lai tevi, tā teikt, piekautu un atstātu zemē, bet lai tu nomestu no saviem lepnības troņiem, attaptos pie zemes, lai Jēzus tevi varētu pacelt debesīs. Prasība bagātajam jauneklim nav prasība tikai bagātajam jauneklim. Tā ir prasība arī tev. Ej pārdod visu, kas tev ir, un nenes uz baznīcu, bet aiznes un izdali nabagiem.